Japāņu sveces ir populārs un plaši izmantots grafika attēlošanas veids treidojot. Tās detalizētāk vizualizē informāciju par cenu kā līniju grafiks, un vizuāli varētu būt vieglāk uztverams kā bāru grafiks. Sveces diezgan niansēti attēlo cenu un laiku, tāpēc sākšu soli pa solim. Tās sastāv no ķermeņa, kas apzīmē perioda atvēršanās un noslēgšanās cenu, kā arī ēnām, kuras apzīmē perioda zemāko un augstāko cenu. Krītošās jeb lāču sveces atvēršanās cena ir augstāka par noslēgšanās cenu. Kāpjošās jeb buļļu sveces atvēršanās cena ir zemāka par noslēgšanās cenu. Japāņu sveces, kuru atvēršanās un noslēgšanās cena ir aptuveni vienāda, sauc par doji svecēm. Atkarībā no cenu svārstības sveces var noslēgties ļoti dažādās proporcijās, un katra no tām attēlo cenas svārstību konkrētā laika periodā. Parasti ir iespējams izvēlēties sākot no 1 minūtes līdz 1 mēneša periodam. H1 grafiks nozīmē, ka viena Japāņu svece vizualizē cenas svārstību konkrētas stundas laikā. Piemēram, no 13:00 līdz 14:00. Šīs pašas stundas svārstību iespējams apskatīt arī N15 grafikā. Taču šādā gadījumā tās svārstību attainos 4 15 minūšu sveces. Tā pati stunda veidojas arī no 12 M5 svecēm un var tikt apskatīta arī citos periodos. Cenas svārstība uz H1 sveču grafika praksē varētu izskatīties šādi. 13:00 tiek fiksēta jaunas H1 sveces atvēršanās cena, un tā paliks nemainīga. Pieņemsim, ka sākumā notiek cenas kritums, tāpēc aktīvās sveces ķermenis iekrāsojas sarkans. 13:20 tiek sasniegts perioda zemākais punkts, ko apzīmē sveces apakšējā ēna. Turpinājumā cena kāpj, tāpēc sveces ķermenis iekrāsojas zaļš, brīdī, kad aktuālā cena kļūst augstāka par perioda atvēršanās cenu. 13:50 izveidojas šī perioda maksimums, ko apzīmē augšējā ēna. Cena veic nelielu kritumu un 14:00 svece noslēdzas. Tradinga platformās parasti ir iespējams mainīt sveču ķermeņu un ēnu krāsu, kas noteikti palīdzēs atšķirt krītošās sveces no kāpjošajām. Tomēr spilgtu krāsu izvēle var provocēt izdarīt emocionālus lēmumus. Svecei noteiktās proporcijās vai vairāku sveču kopumam ir piedāvāti savi nosaukumi, ko sauc par sveču paterniem. Pēc mirkļa apskatīšu dažus piemērus, bet sākumā vēlos vērst uzmanību uz svarīgāku informāciju. Galvenais cenu svārstību iemesls ir tirgus dalībnieku rīcība, kas galvenokārt ir atkarīga no tā, vai aktuālā cena tiek uzskatīta par augstu vai par zemu, vadoties pēc ļoti dažādiem aspektiem, kuri bieži mēdz būt vairāk emocionāli kā tehniski. Ar to es vēlos atgādināt, ka neviena analīzes metode negarantē pozitīvu rezultātu. Apgūt informāciju par tradingu pakāpeniski, sākot ar pamatiem, ir būtiski, lai izveidotu realistisku skatījumu par šo nodarbi un zinātu, ko sagaidīt. Ko tad iespējams saprast atkarībā no sveces proporcijām un izmēra? Tās proporcijas un izmērs būtībā vizualizē kolektīvo tirgus dalībnieku rīcību konkrētā periodā. Piemēram, īss sveces ķermenis un ēnas liecina par to, ka pirktais un pārdotais apjoms šajā periodā nemainīgi ir bijis ļoti līdzīgs. Taču garš sveces ķermenis vai ēnas liecina par to, ka kādu brīdi vai arī visu periodu pirktais un pārdotais apjoms ir bijis diezgan atšķirīgs. Ja šis skaidrojums tev nav īsti saprotams, tad atgriezies Trader Klubs veidotajās apmācībās par pamatiem un noskaties video par to, kā notiek cenu svārstības. Turpināšu ar piemēriem. Jau noskaidrojām, ka sveces ar aptuveni vienādu atvēršanās un noslēgšanās cenu sauc par doji svecēm. Teorētiski arī tās varētu izmantot kā signālu trade atvēršanai. Taču ir viens bet. Doji pats par sevi var nenorādīt uz konkrētu virzienu. Kas tad varētu būt virziena rādītājs? Varbūt doji svece kombinācijā ar kādu krītošu vai kāpjošu sveci. Piemēram, krītoša svece plus doji, kas liecina par aptuvenu balansu starp pirkto un pārdoto apjomu šajā periodā. Un tai sekojoša kāpjošā svece, kas norāda uz lielāku pirkto apjomu kā pārdoto periodu laikā. Šis patērns varētu tikt izmantots kā pirkšanas signāls, taču kāpjoša svece ar tai sekojošu doji sveci un tad krītošu sveci kā pārdošanas signāls.
Patiesībā jau neviens sveču patents nenozīmē, ka pēc tā izveidošanās droši zināsi, kad cena kāps vai kritīs. Ir arī tādas formas doji sveces, kuras pašas par sevi var izmantot par signālu un virziena rādītāju, jo to viena ēna ir ievērojami garāka par otru. Piemēram, situācija, kad pēc vairākām lejupējošām svecēm seko doji svece ar garu ēnu uz leju, varētu tikt izmantota kā baisignāls. Vai arī pēc vairākām augšpējošām svecēm noslēgusies doji svece ar lielu ēnu uz augšu, uztverta kā sell signāls. Patiesībā arī kāpjoša svece ar garu ēnu uz leju pietiekami regulāri tiek izmantota par buy signālu, bet krītoša svece ar garu ēnu uz augšu par sell signālu. Tāpat par sell signālu iespējams izmantot krītošu sveci ar garu ēnu uz leju, kas noslēgusies pēc vairākām kāpjošām svecēm. Un par buy signālu kāpjošu sveci ar garu ēnu uz augšu, kura noslēgusies pēc vairākām krītošām svecēm. Situāciju, kad pēc lāču sveces ar salīdzinoši īsu ķermeni seko buļļu svece ar garāku ķermeni, iespējams izmantot kā buy signālu, un buļļu sveci ar salīdzinoši īsu ķermeni, kam seko lāču svece ar garāku ķermeni, par sell signālu. Šajā video apzināti netiek minēti konkrēti sveču patērnu nosaukumi. Tos var atrast pietiekami daudzos interneta avotos. Taču ir maz ticams, ka sveču patērnu apgūšana vien ļaus nopelnīt treidojot ilgstošā laika posmā. Pietiekami nozīmīgs faktors var būt arī sveces svārstīgums, kas atsevišķos laika posmos ir augstāks kā citos. To iespējams novērot salīdzinot aktīvāku tirdzniecības sesiju vai periodu ar mazāk aktīvu. Augstāku svārstīgumu var izraisīt arī dažādi fundamentālie faktori, kurus tirgus dalībnieki uzskata par pietiekami nozīmīgiem. Diezgan daudz informācijas, vai ne? Esmu rūpīgi piedomājis pie sniegtiem skaidrojumiem, lai niansēti paskaidrot svarīgāko par japāņu sveču grafiku. Viens ir dzirdēt vai redzēt kādu piemēru, bet pavisam kas cits ir uztvert un apzināties no savas pieredzes. Tāpēc, ja nepieciešams, tad noskaties video atkārtot, jo pavisam reāli, ka uzreiz neuztvers detalizētību, ko esmu centies pasniegt vienā īsā video. Tagad esmu nonācis pie tā, lai vērstu uzmanību uz laika nozīmību, kurā sveču patērns izveidojas. Svārstīgums lielā mērā ir atkarīgs tieši no laika, un es jau pieminēju, ka kāda tirdzniecības sesija parasti ir aktīvāka par citu. Tas būtībā nozīmē, ka iepriekš noskatītos laika posmos varētu pievērst īpašu uzmanību un biežāk sagaidīt ievērojamas svārstības. Jāpiemina gan, ka tas, kura tirdzniecības sesija vai periods būs aktīvāks, lielā mērā ir atkarīgs no finanšu instrumenta. Ja vēlaties saprast, kam pievērst uzmanību izvēloties finanšu instrumentus, tad iesaku arī par to noskatīties video. Linki ir šī video aprakstā. Ņemšu par piemēru S&P 500 indeksu, kurš ASV tirdzniecības sesijas laikā veic ievērojamākas svārstības kā Eiropas, kas ir tikai likumsakarīgi. Zelts parasti veic lielākas svārstības Eiropas sesijas otrajā pusē un ASV sesijas pirmajā pusē. Grafikā to novēros aptuveni no 14:00 līdz 19:00 pēc Latvijas laika. Šādus novērojumus iespējams izdarīt arī uz citiem finanšu instrumentiem. Tātad, patērns ir tikai viens no faktoriem, kam pievērst uzmanību Japāņu sveču grafikā. Pietiekami svarīgs var izrādīties arī laiks, kad signāls izveidojies. Piemēram, ja pirms aktīvas tirdzniecības sesijas grafiks vairākas stundas veicis nelielas amplitūdas svārstību, kas liecina par ļoti līdzīgu pirktā un pārdotā apjoma attiecību mazāk svārstīgās sesijas laikā, tad tajā esošie sveču patērni pavisam reāli nebūs tik noderīgi, kā tie, kuri izveidojušies aktīvās sesijas laikā. Jauna sesija būtībā nozīmē citu tirgus dalībnieku iesaisti un pieņemtos lēmumus, ņemot vērā dažādus aktuālā brīža apstākļus. Kāds secinājums tad iespējams izdarīt par Japāņu svecēm? To grafiks vizualizē kolektīvo tirgus dalībnieku rīcību. Atsevišķos laika posmos svārstīgums ir augstāks, un tajos izveidojušies sveču signāli varētu būt nozīmīgāki par tiem, kuri izveidojušies zemākas svārstīguma sesijās vai periodos. Neviens sveču patērns nenozīmē, ka pēc tā izveidošanās cena tiešām kāps vai kritīs.